Briškina kungs pieslēdzaties šitam tematam. Tas ir svarīgi mums, ka jebkuram nodokļu maksātājiem, jo tā ir viņa nauda. Eiropas komisijas 20. gada, 21. gada dokumentos saka, šitas nāks atpakaļ valstī. Viņi atmaksās. Un jūs, patiesībā, te preses konferencē vakardienas, tur izskanēja tāds, mums vēl 100% jāpārliecinās. Vēl tāda vēl atruna ir, ja? Kad viss ir kārtībā ar to Eiropas komisijas tam saistībām, kas mums ir pret Eiropas komisiju. Tad, kā jūs tulkojat šo cilvēkam? Mēs kaut ko tomēr neesam norakstījuši, lai gan mēs esam atzinuši, ka tie zaudējumi ir norakstēti. Šeit ir divas ļoti svarīgas lietas. Viens ir tas, es noteikti nepiekrītu Vitenberga kunga interpretācijai par to, kas notika tajā brīdī, kad šis Covid atbalsts tika sniegts 21. gadā. Mēs redzam, mēs ļoti iedziļinājāmies šajā jautājumā, mēs redzam arī konsultējāmies ar Finanšu ministriju. Jau tajā laikā šie izdevumi tika iekļauti vispārējā budžeta izdevumos. Attiecīgi, tajā laikā bija skaidra izpratne, ka šie būs neatgūstami izdevumi, lai izglābtu uzņēmumu no maksātnespējas faktiski. Līdzīgi rīkojās vēl vairākas valstis Eiropas Savienībā un citur, glābjot vairāk kā 20 dažādas aviokompānijas. Līdz ar to šeit ir tāda disonance starp lēmumu, ko tā laika valdība ļoti labi apzinājās, ka šī nauda nevar tikt atgūta, jo uzņēmums ir jāglāb no maksātnespējas. Mēs redzam, ka šajos 3 gados veidojās uzreiz apzinājās, ka nevar tikt atgūta 21. gada valdība. Apzinājās, ka nevar tikt atgūta. Aicinātu paskatīties Eiropas komisijas nosacījums, uz kādiem šis te valsts atbalsts tika sniegts un kādā veidā valstī ir jāiziet no šī valsts atbalsta. Un tur ir skaidri pateikts, ka ir jāatgūst konkrētais atbalsts. Skaidri pateikts, lūk, man ir atzinums šī gada jūlijā, protams, satiksmes ministrijai konsultējās ar Eiropas komisiju attiecīgo ģenerāla direktorātu, arī Finanšu ministrija sako šiem jautājumiem. Tur skaidri pateikts, ka izējai no šī valsts atbalsta ir nepieciešams uzrādīt pozitīvu uzņēmumu vērtību un attiecīgi kompensēt to papildu kapitāla daļu, ko valsts ieguva šo ieguldījumu rezultātā. Attiecīgi, valstī pirms šī Covid atbalsta bija 80% kapitālā. Pēc tam viņš nonāca līdz šiem 97,97%. Attiecīgi, šī papildus daļa ir jākompensē. Valstī attiecīgi samazinot savu līdzdalību kapitālā. Un šobrīd tas vēl, ka mums līdz galam ir jānoskaidro, vai emitējot jaunas akcijas un tādējādi samazinot automātiski valsts līdzdalību, vai tiek izpildīts šis scenārijs. Mums ir jānoskaidro pie Eiropas komisijas, vai mēs jānoskaidro šīs nianses, vai attiecīgi šādā veidā caur IPO ir iespējams šo kritēriju izpildīt. Eiropas komisija nerunā par to, ka valstī ir attiecīgi jāsaņem apakaļ skaidrā naudā šajā laikā ieguldītie, jo Eiropas komisija ļoti labi apzinās. Vitenberga kungam nepiekrita, Vitenberga kungs saka, ko pretī? Premjers manī, kā saka, tur kritizēja apsauc, sakot, ka šī nebūs iztērēta nauda, bet tā būs ieguldīta nauda. Un es atceros, ka no tā laika vienmēr arī tā diskusija un runājot arī ar Baltiku vadību, pēc tam, ja tā, ka vienmēr ar to rēķinājās, ka tā summa ir nepieciešama atgriezt. Ja? Attiecīgi, valsts jau tajā laikā, pieņemot šo lēmumu, apzinājās, ka šī nauda tiek ieguldīta, lai izglābtu uzņēmumu no maksātnespējas Covid apstākļos.